Glaukoma ir parasti izpaužās bez simptomiem. Tikai tad, kad viņa jau ir tālu progresējusi, viņa sāk izpaust simptomus, kad sāk pazust redzeslauks. No vienas vai no otras puses parādās redzeslauka defekti. Bet tas nozīmē jau, ka tad glaukoma jau ir diezgan tālu progresējusi. Un tas nozīmē to, ka pacientiem, cilvēkiem pēc 50, pēc 60 gadu vecuma acu ārsts ir jāapmeklē vismaz vienreiz gadā un ir jāmēra vienreiz gadā vismaz acu spiediens, jo tas ir galvenais riska faktors, kas veicina glaukomas progresiju un redzesnerva sekojošu atrofiju. Glaukomas operāciju mēs veicam tajos gadījumos, kad mēs nevaram panākt pietiekamu spiedienu kontroli ar acu pilieniem. Un glaukomas operācijas laikā mēs izveidojam atverīti no ārpuses, caur kurieni tātad notiks šis intraokulārā šķidruma attece un tiks uzlabotas šie intraokulārā spiediena atteces ceļi, un spiediens samazināsies glaukomas operācijas rezultātā. Glaukomas operāciju mēs tad veicam tikai tajos gadījumos, kad tiešām mēs nespējam kontrolēt šo spiedienu ar glaukomas pilieniem, jo, protams, kad salīdzinoši bieži arī mēdz būt dažādas komplikācijas pēc šīm operācijām, piemēram, ļoti zems acu spiediens, kad veidojās dažādas arī tīklenes un dzīslenes atslāņošanās, asins izplūdumi, ja? Bet to, protams, mēs ļoti labi arī spējam kontrolēt un jānāk ir bieži uz kontrolēm pēc operācijas, bet tāpēc mēs arī mēģinam šo glaukomas operāciju veikt tikai tad, kad viņa tiešām ir nepieciešama. Glaukomu neārstējot, tas draud ar pilnīga akluma iestāšanos, tāpēc to ir tik ļoti būtiski arī ārstēt un pilināt šos pilienus regulāri, jo nereti pacienti to dara tā, kad atcerās, tad iepilina, un tas galīgi neiet kopā ar šo slimību. Tur ir jābūt ļoti sistemātiskam, regulāram pilienu pilināšanai, lai tātad mēs ļoti labi kontrolētu šo slimību un šo glaukomas progresiju palēninātu. Tad glaukomas progresija ir ļoti individuāla. Tas ir, protams, atkarīgs no tā, cik labi tiek kontrolēts šis acu spiediens. Tiem cilvēkiem, kuriem, piemēram, ar acu pilieniem ļoti labi tiek kontrolēta šis acu spiediens, mēs ļoti labi parasti spējam arī šo progresiju novērst. Bet tiem pacientiem, kuriem pat ar pilieniem acu spiediens tiek slikti kontrolēts un viņš ierodās jau tad novēlot, tā progresija notiek daudz straujāk. Pamatā glaukomas ārstēšana ir ar acu pilieniem, kur jāpilina katru dienu, bet ja ar šiem pilieniem netiek panākta pietiekama spiediena kontrole, kas arī ir ļoti individuāli katram cilvēkam, kāds ir viņa mērķa spiediens, tad jau ir nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās.